Čau visiem, nu ko? Esmu ar jums, mazlietiņ esmu apslimis, mani fantasy draugi visi NHL, tā kā, redzēs, kā mums ies šajā raidījumā, lietas jādara, jābūt pie jums un jārunā par to, kas svarīgs, vai ne, aizdītajā nedēļā bijis un, vajadzēja jau man būt vakardien pie jums, bet, kā ir, tā ir, būsim šodien, kā saka, labāk vēlāk nekā nekad, vai ne, bet, katrā ziņā izbaudīsim šodienas raidījumu, un šodien kas tad raidījumā? NHL 3 zvaigznes, X platforma, grupu rezultāti, grupu tabulas, protams, labākie nedēļas menedžeri, playoff nedēļas kalendārs, jā, nākamā nedēļa, fantasy nedēļa, nākamā jau ir playoff, bet, mums diezgan gara šī pēdējā nedēļa. Parastajā regulārajā čempionātā tad arī mēneša labākais menedžeris, kurš tas būs, intriga, rekordu grāmata, Paldies diviem menedžeriem, jā, uzstādīja rekordus vai atkārtoja, to mēs redzēsim, jā, pēdējā nedēļa arī bija šī iepriekšējā, kurā to varēja izdarīt, jo, šo nedēļu es vairs neskaitu rekordos, jo šī ir, kas mums tagad iet, tā ir pagarinātā nedēļa, un brīvais mikrofons, diez vai tur daudz ko runāsim, jo, tiksim cauri šim, tad jau arī redzēsim, kas un kā notiekās. Aizdītās nedēļas 3 zvaigznes redzam. Pirmā zvaigzne Iljas Sorokin, 3 uzvaras, vidēji ielaists 1,33 gols, kā saka, 95,3% atvairīto metienu, viena sausā spēle, ļoti laba nedēļa Iljam Sorokinam, un visai Islanders organizācijai vispār šķita sākumā, kad varētu būt baigās problēmas, jo viņi ņem visus aizsargus, kuri ir pieejami. D'Angelo paņēma, kurš no KHL tika izmests, un Bolkvistu noklejmoja, un iemainīja vēl Parunoviču no St. Louisas. Tā kā, visu, viņi ņem visus aizsargus, bet, redzat, viss notiek, viss strādā, tā kā, baigi labi. Otrā zvaigzne Tejs Tomsons, redzam 3 spēles, 4 vārti, 4 piespēles, 8 punkti. Un par Teidžu runājot, jā, komandā ir maz drusiņā tāds tagad niknums, jo, viņš tika izslēgts labi vienā spēlē. Devils pārstāvis Novsons viņu izslēdza, diezgan tā smuki, paņēma, kā saka, spēka paņēmienu, bet, tāds netīrs spēka paņēmiens, un neviens neaizgāja cīnīties par viņu. Un jau nākamajā spēlē tika mestas uzreiz nost, kā saka, mesti cimdi nost, gribēju teikt, mestas dūras nost, bet, mesti cimdi nost aiziet. Un kaujās Džeki, bet, ne jau pret Deviliem. Pret Deviliem vajadzēja sisties. Un trešā zvaigzne Džeiks Sandersons, mēs redzam 2 spēles, 2 vārti, 4 piespēles, 6 punkti, ļoti labi nospēlēs Džeiks Sandersons, aizsargs. Mums jau viss skaidrs fantasijā. Ja tev aizsargs ir tik rezultatīvs, tad tā ir medus maize. Kas tad vēl? 3 mēneša zvaigznes mēs esam sagaidījuši janvārī. Janvārī tad labākie, Dāvids Pasternaks, pirmā zvaigzne, redzam 14 spēles, 11 vārtu gūmi, 13 piespēles, 24 punkti, ļoti labs mēnesis priekšā Dāvida Pasternaka. Vēlreiz gribu pasveicināt augšlīgas vienroci, kurš kaut kad decembrī aizmainīja Dāvidu Pasternaku un teica, ka besī man viņš nekāds ir, redziet, nekāds, janvārī viss notiek. Logans Tomsons, otrā zvaigzne, redzam 8 uzvaras, 1,48 ielaistie metieni, vārti, 94,7% atvairījums, 2 sausās spēles, Logans Tomsons bija viens no tiem, kuru pārsvarā neviens nedraftēja. Viņu varēja paņemt brīvajos aģentos brīvi, un es domāju, viss ir kaifā, kuriem viņš ir, tur viss ir sakārtots, un es tikko arī skatījos, kad 13 uzvaru sērija, bet punktu sērija ir Loganam Tomsonam, un tas nozīmē, bija 11 uzvaras un 2 spēles, laikam, zaudētas pagarinājumā, kaut kas tāds, tā kā pēdējās, diezgan labs procents. Un, ja tev viņš ir, tad tu vari priecāties. Un trešā zvaigzne mēs redzam Zaks Varenskis, 14 spēlēs, 6 goli, 11 piespēles, kopā 17 punkti, Zaks Varenskis ir manā sastāvā, es ieguvu viņu maiņas rezultātā, un Zaks man pavilka arī janvāri visu, par to es arī ļoti priecājos, un man ir iespēja cīnīties par playoffu. Rūkīs, mēneša rūkīs, un jā, es biju kaut kā palaidis iepriekšos mēnešus garām, bet jā, jāpiemina, mēs redzam Dustins Wolfs,
7 uzvaras janvārī, 2,32 ielaistie un 92,2 atsistie metieni. Un Dustins Wolfs arī pie manis tusējās. Dustins Wolfs paņēma no brīvajiem aģentiem, netika draftēts. Un, ir viss kārtībā. Tas jau bija aptuveni zināms, kad ar viņu būs viss kārtībā. Jo AHL viņš tiešām bija iespaidīgs, un tagad tas pats notiek arī NHL. Tāpēc nevienu brīdi domāju, ka Calgary nepārdzīvo, ka viņi tur to Markstromu aizlaida. Tā kā viss ir kārtībā. Ko, iesim tālāk uz X sadaļu. Skatāmies, kas tad mums ir X sadaļā. Mēs redzam, pirmā tāda interesantā sadaļas tēma ir Romāns Josī. Romāns ir uzstādījis rekordu savas frančīzes aizvadīto spēļu ziņā, 957 spēles, un pārspēja Davidu Legmandu, kuram bija 956. Tā kā, šveicietis, kapteinis komandas šobrīd ir ar visvairāk spēlēm aizdītām frančīzes historijā Nashville Predators. Leģenda kluba, bez variantiem. Otrā lieta, kas ir tas, ko es gribēju pastāstīt tādu interesanto par Rasmusu Dalīnu. Redzam, Rasmus Dalīns apsteidza Maiku Ramziju punktos. 330 ir Dalīnam, Ramzijam bija 329, un tagad atliek tikai noķert Filu Hauslī, kuram ir 558 punkti. Sabres kreklā. Redzēsim, vai Dalīns tik ilgi noturēsies komandā. Cerams, bet vēl kādas 2 sezonas bez playoffiem, es domāju, ka Dalīns varētu arī startēt prom no tās komandas, jo cik tā var gaidīt. Un trešā ziņa, tas ir par Jonathanu Quiku, 400. uzvara. Pirmais amerikāņu vārdsargs, kurš ir izcīnījis 400 uzvaras NHL. Arī tāds iespaidīgs stāsts, tāpēc es ieliku, beidzot sasniedza 400. Viena no pēdējām sezonām Quikam arī varētu tā būt. Backups New Yorkas Rangerā. Forši, kad rekordi tiek stādīti, tāpat kā mums, bet par tiem mums drusciņ vēlāk. Šobrīd pastīsimies, kas tad notikās iepriekšējā nedēļā elitē. Mēs redzam, Mārupis Kanādiens ar 12-4-1 pārspēja Rīgas Čakalauzdu. Rīgas Čakalauzdas vēl 2-3 nedēļas atpakaļ teica, ka varētu cīnīties par regulārās čempionu titulu regulārajā sezonā elitē, bet šobrīd izstāsta, ka varētu arī netikt playoffos. Baigi interesanti. Sagriezās tur viss un, Kanādiens iedzina vēl vienu naglu zārkā. Redzēsim, kā viņam beigsies pēdējā nedēļā Čakalauzdim. Mārupis Vētras ar 9-6-2 tik galā ar Aburpas Gorillas. Mārupis Vētras, turpina cīņu par regulārās uzvaru. Aburpas Gorillas, nesagāja šī sezona. Mēs saprotam, kausa ieguvējs iepriekšās sezonas. Mēs drusciņi kaut kā pietrūka jaudas sezonas sākumā, un kaut kādā brīdī jau bija likās, ka tagad kaut kas varētu atvērties, bet redzam, līdz galam tomēr nekas nenotiek. Seaside Lemurs 9-7-1 pārspēja Jaunolainas Riekstus. Ļoti svarīga uzvara Seaside Lemuram, tāpēc, kad cīņa par astotnieku ir aktuāla, un šī bija ļoti svarīga uzvara, jo pārspēja līderi, vienu no līderiem Jaunolainas Riekstus, tās bija pat pirmā vieta tajā brīdī. Tā kā spēcīgi. Bauskas Great Ols ar 12-4-1 pārspēja Bauskas Beaters. Tāds cīniņš, lai parādītu, ka Bauskas Beaters, tā bija tava iespēja, bet aizmirsti. Bauskas Great Ols būs tas, kurš cīnīsies par regulārās titulu. Rīga HC Lapsana arī dzēnās pakaļ 11-3-3 pār Saldus Blēdis, un baigi visam ir jāsakrīt, lai Rīga HC Lapsana tiktu iekšā playoffos. Vēl ir cerības kaut kādas, bet tas viss, protams, no pēdējās nedēļas. Redzēsim, kā tur viss izdosies, bet procents ir mazs, bet tomēr, ja viņš vēl ir, tad jācīnās. Bauskas Jetī ir 11-6-0 pārspēja Rīgas Ūdenslavas. Bauskas Jetī viss kārtībā, playoffos sēž. Aptuveni tā pozīcija viņam arī tur nemainās. Un Dārziņa Tontonē arī svarīga uzvara 11-4-2 pār Ikšķelas Haizivīm. Tas bija vajadzīgs Dārziņa Tontoniem, jo arī cīņa ir par playoffiem. Skatīsimies, kas tad notiek tabulā. Redzam, Mārupis Vētras atkal ir atgriezies līderu pozīcijā, apsveic savu brāli Jaunolainas Rieksti, un līdz ar to cīņa vēl ir aktuāla par to, kurš uzvarēs regulāro. Bauskas Great Ols, Mārupis Kanādiens un Bauskas Jetī visi pakāpās pie vienu pozīciju, jo Bauskas Beaters tika nodzīts no 3. uz 6. Pateicoties Bauskas Great Ols, tad par to titulu cīnās Vētras, Rieksti, Great Ols un Kanādiens, jo Bauskas Jetī un Bauskas Beaters, diemžēl, izskatās, ka nebūs, jo neticu tādai iespējai, kad viņi apsteigs visas 4 komandas, kas viņiem priekšā ir, jo tur katrs spēlē par citu pretinieku, savā starpā viņi neviens nespēlē, tā kā
Nereāli tas ir. Dārziņa Tontoni ļoti svarīgi pakāpās pa vienu pozīciju. Šobrīd 7. Es teiktu, ka vajadzētu nodrošināt arī vietu viņam playoffos. Un Rīgas Čakalauznis ir 8. Uz robežiņas. -1 pozīcija. Redzam, arī Sīsēda Lemurs turpatās klāt 9. Kur bija Rīga HC Lapsene 10. Haizivs 11. Haizivim viss ir beidzies. Rīga HC Lapsene diezgan grūti būs tas viss stāsts. Es saku vairāk nē nekā jā. Aburpes Gorillas +1 pozīcija, 12. Saldus Blēdis 13. -1 pozīcija un Rīgas Ūdenslavas pēdējais 14. Tā kā, redzam, kā tas viss izskatās elites divīzijā un tiem, kuri netika playoffos, cīņa par vietām, lai vismaz ir ko CV ierakstīt, kāda vieta tev tad ir bijusi elitē. Otrā divīzijā grupā mēs redzam Ķekavas Čikens, aizkoks vecais rajons, 9-8 zaudēja Ķekavas Čikenam. Tādā ziņā ideāli man, jo gribējās pēc iespējas vairāk kategorijas paņemt. Man drusku žēl, jo ceturtdienā izvēlējos starp 6 aizsargiem, vajadzēja 5 izvēlēties, atstāja malā to, kuram bija punkts. Saucam, piespēle bija un aizsarga punkts un powerplay punkts. Tad būtu sagājis, tad būtu vinnējis Čikenu, būtu baigie prieki man, bet ir iespējas cīnīties ar Čikenu, bet labi, tas tā īstermiņā redzēs, kā būs playoffos. Tas, kurš mūsu grupā būs par Čikenu, vai viņam izdosies, baigi smagi, tur jāsakrīt, baigi daudz faktoriem ir. Bet man arī cīņa turpinās par playoffiem. Beibeža ZMC ar 12-5-0 pārspēja Pinky Suns. Diezgan, Beibežam ZMC, pa vēlu mums drusiņ šīs uzvaras lielās, bet, patīkami uzvarēt. Garkalns Blue Jackets ar 10-7-0 piekāpās Ogres Šārps. Starp citu, Garkalns Blue Jackets, ieguva maiņas darījumā pagājušajā nedēļā, pareizāk sakot, šīs nedēļas pirmdienā noslēdzās maiņu darījums, un diezgan iespaidīga maiņa mūsu grupā izgāja. Konors Hellebucks tika samainīts pret Makenziju Vīgaru. Pēdējā vieta mainījās ar otro tajā brīdī. Otrā vieta, kurām bija Konors Hellebucks, atdeva pēdējai vietai tādu vārdsargu un pretī paņēma Makenziju Vīgaru. Redzēsim, vai tas viņam nostrādās uz playoffiem. Un katrā ziņā ļoti labs būsts priekš Garkalnas Blue Jackets, jo mēs zinām, šobrīd viņš ir pēdējā vietā. Un jātiek pēc tam pārspēlēs būs top 11 sanāk no 9. līdz 11. vietai, lai paliktu otrajā divīzijā, un tāds vārdsargs kā Hellebucks ir ļoti, ļoti labs papildinājums un cīņā par to, lai noturētos otrajā divīzijā. Rujens Maklondek ar 11-5-1 pārspēja Baronielas Zēnus, tieši Baronielas Zēni otrajā pozīcijā, kurš atdeva Hellebucku. Salaspils Vikingi ar 9-6-2 pārspēja Pededzes Stieņus, Teiks Heroes ar 7-6-4 pārspēja Garkalnas Meža Plēsoņus un Skriķu Našķi ar 9-6-2 piekāpās Imantas Wild Bulls. Tāds ir otrajā divīzijā A grupā rezultāti. Un B grupā mēs redzam augšligas vienrocis piekāpās Volmar Nordic Stars 8-7-2, kaut gan nedēļas gaitā bija diezgan lielā vadībā. Šķita, ka baigi svarīgā uzvara būs ar lielu rezultātu, bet beigās nekā pats zaudēja. Rīga Red Wings ar 10-7-0 pārspēja Smiltenes Ambas. Rīga Red Wings tāda svarīga uzvara, lai turētos savā pirmajā pozīcijā. Garkalns Antistārs ar 11-5-1 pārspēja Rīgas Stabiņus. Turpina dzīties pakaļ, bet mēs redzēsim tabulu, vai vēl tur ir kaut kas iespējams. Aizrauks Turbīnas atkal liela uzvara. Iepriekšā nedēļā zaudēja, man tā šķiet, bet vēl viena nedēļa iepriekš arī bija iespaidīga uzvara 14-3 pār Jūrmals Spartaku. Aizrauks Turbīnas par vēlu, daudz par vēlu, viss to notiekās. Reizeknas Tiesneši 10-5-2 pārspēja Babīts Bruņinieks. Babīts Bruņiniekiem, tur cīņa par astotnieku bija svarīga šī spēle, bet šī nedēļa, bet iepriekšā, bet redzam, nekas tur baigi nesagāja. Sezonas, kā saka, pastrīte HK Ropažu zvaigznes, piekāpās Piebalgas Ķencis 14-3-0, tur bez variantiem. Piebalgas Ķencis labi ir ieskrējies un Ropažu zvaigznes vispār balto karaugu izskatās. Un Pļavņu Pobedīts Sātņu Kodiens neatrada uzvarētāju 8-8-1. Skatāmies, kas tad tabulās mums notiekās. A grupā 4. pirmais nemainīgs Ķekavas Čikens, kurš jau sen ir uzvarējis un var gatavoties playoffiem. Šo grupu jau sen viņš tur varēja gatavoties jau kaut kādu 2 mēnešus atpakaļ. Baronielas Zēni, Salaspils Vikingi un Teikas Heroes, paliek tur, kur bija 2-3-4. Redzam, 1 vietas kāpums Rujens Maklondekai, 2 vietu kāpums Ogres Šārpam, 2 vietu kritums Aizkoks vecam rajonam, šobrīd 7.
Un mēs redzam, Imants Valdbuls, vienas vietas kāpums 8, Garkalns Meža Plēsoņas 9, no 7. uz 9. Nu, un redzam Pēdēļ Stieņa 10, Bēbeža Zem C plus 1 pozīcijā 11, Skriķu Našķi 12, Piņķi Suns 13 un Garkalns Blue Jackets 14. Nu, un kas te ir interesanti mūsu grupā? Mēs redzam to cīņu par tom playoffiem, kur ir, es teiktu, pat vēl, Teiks Heroes varētu arī būt viss kārtībā, jo kas ir interesanti, Baronēls Zēni spēlē pret, šķiet, ka bija Ogras Šarps, man tā šķiet, ja es nemaldos. Imants Valdbuls spēlē pret Garkalnas Meža Plēsoņām, 8. 9. vietā, jā, tas tāds arī interesants, un šķiet, ka bija kaut kas 4. ar 5. spēlē, Teiks Heroes un Rujens Maklundai, kas savā starpā, kaut kas tāds. Tā kā Baigi interesanti šeit ir un viss notiekās, bet man šķiet, ka tas pirmais piecinieks tie jau ir playoffā, un tad no 6. līdz 9. vietai tad noskaidrosies, kurš ir viens tas liekais. B grupā Rīga Red Wings, mēs redzam, saglabā savu pirmo pozīciju, Garkalns Antistārs pienāca mums drusciņ klāt kopā ar Piebalgas Ķenci, kuram ar 2 vietu kāpums ir, un mēs redzam 3,5 uzvaras tikai atpaliek, Rēzeknes Tiesas 4,5 uzvaras atpaliek 4. Sātiņu Kodens ar savu neizšķirtu par Pļaviņu pobīdītu, zaudēja 2. pozīciju, -3 viņam, un 6 uzvaras līdz 1. vietai. Pļaviņu pobīdīts paliek tur, kur bija 6. Volmar Nordikstārts un Babītas bruņinieki, neskatoties to, ka zaudēja pa vienu vietu pakāpējās uz augšu, 7. 8. pozīcija viņiem, un Jūrmals Spartaks izkrīt no playoff zonas, šobrīd -2 pozīcijas 9. Rīgas Stabiņa, Augstlīgas Vienrocis, Miltens Sambas, Aizkoks Turbīnas un HK Ropažu Zvaigznes paliek tur, kur bija, no 10. līdz 14. pozīcijā. Jūrmals Spartakam sāpīgs tāds zaudējums pret Aizkoks Turbīnām. Tiešām sāpīgs, jo tas var liekt dalību playoffos. Mēs redzam, ka cīņā vēl ir arī Augstlīgas Vienrocis, ja laba nedēļa ļoti. Tad vēl varētu arī pacīnīties par playoffiem. Skatīsimies, kā tur noslēgsies viss, jo šķiet, ka Volmar Nordikstars vajadzētu būt playoffos, un tā bija svarīga cīņa Augstlīgas Vienrocim, jo tad viņi vēl būtu atstājuši arī to 7. pozīciju cīņā, bet izskatās, ka tās 4 komandas bruņinieki, Spartaks, Stabiņa un Vienrocis sadalīs to, kurš būs tajā pēdējā 8. pozīcijā, kas tiek playoffos. Skatāmies, kas 3. divīzijā grupā notiekās. HK Bajāra 10-7-0 pārspēja Augstlīgas Svētiem. Svētiem, šī bija svarīga. Arī nedēļa bija jācīnās par uzvaru, jo, jātiek ir playoffos, un diezgan sāpīgs zaudējums varētu būt, ka Augstlīgas Svētie netiks dēļ šādas nedēļas playoffos. Rīgas Mežonīgie Lūši, pastieties, 16-1-0 piekāpās Ziedoņu dārza dūlē. Ja Edgars Lūsiņš šādi būtu uzvarējis 16-1-0, es teiktu, ka viņam tā ir vēl iespēja pacīnīties par 8. Bet tagad viss tiešām beidzās. Skrundas Polar Predators ar 10-6-1 pārspēja Purciem uz Ebiekstes. Ir tāda cīņa par playoff iekšieni, kurā pozīcijā būsiet noslēdzoties visam pasākumam. Dinamo Saurieši, šī bija svarīga spēle, Jaunmāra pēc Dūžiem, svarīga nedēļa, 10-6-1 pārspēja Dinamo Saurieši Jaunmāra pēc Dūžus, un šī bija cīņa par 1. vietu. Es uzreiz saku, šī bija nedēļas cīņa par 1. vietu grupā. Ja Jaunmāra pēc Dūži būtu uzvarējuši Dinamo Saurieši, tad būtu ļoti aktuāla cīņa par to, kurš uzvarēs regulāro čempionātu, bet šeit viss izskatās, ka ir beidzies. To mēs tabulā redzēsim. Ipiķu Penetrātori ar 12-3-2 pārspēja grupas pastarīt Līvāna Līdekas. Liepājas Vinstuperi ar 12-4-1 bija pārāks pār Jelgavas Wolfs. Tur ar bez pārsteigumiem tādā ziņā. Un Augšlīgas Kasīts ar 11-5-1 pārspēja Jaunpiebalgas Jenutus. Iskatās, ka Augšlīgas Kasīts būs vienīgais, kurš tiks playoffos no 3 Augšlīgas komandām. Vienīgais, kurš draftā nedraftēja. Autodrafts bija. Tas tāds smieklīgs fakts. B grupa. Salkrastu Kojotīs ar 9-7-1 pārspēja Bauskas Kapibaras. Te ļoti labi Matīs uzvarēja Bauskas Kapibaras. Skujinas Pūces bez variantiem piekāpās Bauskas Olas, 13-4-0 Bauskas Olas bija pārāki. Ērgļu Akmens ar 14-2-1 pārspēja Rojas Šarks. Ērgļu Akmens ļoti svarīga uzvara šāda bija, ļoti, to mēs redzēsim tabulā, kad paliek cīņā par playoffiem. Zilānu Vimbas ar 8-7-2 pārspēja Centra Vikingus. Un tāds gandarījuma panākums. Madonas Spartaks ar 9-7-1 pārspēja Teikas Degvielas. Arī tāds
kā saka, cīņā iekšējā play-offu, lai labāku pozīciju dabūtu Madonas Spartaks. Un Beberbeka Zvēra 9-8-0 pārspēja Jelgavas Lupatas. Nu, svarīgi bija Beberbeka Zvēriem šī uzvara. Un LA Atletika ar 9-7-1 bija pārāks par Letlandijas Bebriem. Nu, LA Atletika arī, baigais skrējiens. Nu, redzēs, tur tabula diezgan ar blīva, tāpat kā 2. divīzijā A grupā. Nu, tur tāpat to cīņa par play-offu ļoti smaga ir, un šī pēdējā nedēļa ļoti svarīga. Tur vairākiem ir, kā nostartēs, un kurš tā būs, un kurš tā nebūs beigās play-offos. C grupa, mūsu dāma Ļaudonas Ļaunē ar 10-5-2 pārspēja Salkrastu Pirātas. Salkrastu Pirātiem izskatās, ka viss ir beidzies, un play-offos netiks. Praulēns Puškas ar 10-7-0 bija pārāks par Jelgavas Lakīgangu. Tur Praulēns Puškas kārtīgi mauc, un viss viņam ir kārtībā. Dumultu Pentagons ar 10-6-1 pārspēja Jelgavas Pantēras. Tās ir tādas divas komandas. Puškas Pentagons diezgan jaudīgs. Redzam, Aberdeen Aliens 15-2-0 Rīgas Redus pārspēja. Rīgas Redi bija play-offos šķiet pirms šīs spēles, un viņam bija jāspēlē par pēdējo vietu Aberdeen Aliens, un vienkārši sagrāva Aberdeen Aliens, un šķiet, ka Rīgas Rediem viss ir beidzies līdz ar to. Šis ir ļoti smags zaudējums Rīgas Rediem, jo Aberdeen Aliens tas ir, kā saka, sezonas panākums. Kuldīgas Katls ar 11-5-1 pārspēja Rēzeknes Golaris. Rēzeknes Golaris jau kādu laiku ir tā kā sapīcis un mētājās papakšu. Mārbas Piton Tīģeri, mazliet tādā spraigā galotnē, arī 9-8-0 bija pārāks par Ropažu Mafiju. Un Ogres Cēlēni piekāpās aizpēc sarkaniem vēlniem 11-5-1. Un tad skatīsimies tās tabulas, kas tad notiekās. A grupā redzam, četrnieks nemainīgs, Saurieši, Dinamo, Jaunmārupes Dūži, Liepājas Vinstoperi un Skrudzes Polāra Predators. Redzam, kā es teicu, Jaunmārupes Dūži un Liepājas Vinstoperi šobrīd 9 uzvaras atpaliek no Dinamo Sauriešiem. Tas ir skaidrs. Dinamo Saurieši ir uzvarējuši šo grupu. Neticu, ka tur viņam kaut kas var kaut ko ietekmēt, baigi 9 uzvaras līdz viņam, tad tur 17-0 viņam ir jāzaudē, lai kāds no Jaunmārupes Dūžiem vai Liepājas Vinstoperām viņam apietu pa garām, bet tā nenotiks, es tam neticu, un Jaunmārupes Dūžiem vēl jānosargā otrā pozīcija. Atvainojos. Tālāk, Augšlīganas Kasīts plus 1 pozīcija, redzam šobrīd 5. HK Bajāri noslīdēja pa 1 pozīciju 6. Purciema Zēbiekstes plus 1 pozīcija 7. un nobīda uz 8. pozīciju Jaunpiebalgas Jenotus. Augšlīganas Svētie šobrīd 9. paliek tur, kur bija. Ipiķi Penetrātori un Ziednoļdārza Dullē pakāpās pa 1 pozīciju, pateicoties tam, ka Rīgas mežonīgai Lūšs piedzīvoja smagu zaudējumu un nokrita uzreiz uz 12. pozīciju no 10. Jelgavas Volfs 13. un Līvāna Līdliks 14. kā bija tā ir. Tad mēs redzam, ka šobrīd jau Augšlīganas Svētie atpaliek pa 4 uzvarām no Jaunpiebalgas Jenotiem. Tā ir tā vienīgā intriga, vēl Purciem Zebieks varbūt var iesaistīties tajā intrigā. Tātad 7-8-9 cīnās par pēdējo pozīciju play-offos. Pārējais tur viss ir skaidrs, un džeki, kuri netiks play-offā, 3. divīzijā, vienkārši, savam, kā saka, statistikai pacīnaties par vietām, lai, nākamgad arī, kad tas reitings tiek publicēts, jūs tiešām esat labās pozīcijās un varat priecāties, kad rekurot. Man pagājušajā gadā bija tā, šogad būs vēl labāk. 3. B grupā redzam, 1. septītnieks nemainīgs Jelgavas Lupatas, Teikas Degvils, Bauskas Solis, Salkrastu Kojotīs, Madonas Spartak, Centra Vikingi un Beberbeka Zvēri. Uz 8. pozīciju pakāpās pa 2 vietām LA Atletika. Tāpat pa 2 vietām pakāpās Ērgļu Akmens uz 9. no 11. Redzam, krīt zemāk Bauskas Kapibaras un Letlandijas Bebri, attiecīgi pa 2 pozīcijām, un Zilāna Vimbas, Kuinas Puts un Rojas Šārs paliek tur, kur bija. Kas šeit ir interesanti? Redzam, šeit ir tā, ka Centra Vikingi, kurš ir 6. Beberbeka Zvēri 7. LA Atletika 8. Ērgļu Akmens 9. Bauskas Kapibaras 10. un Letlandijas Bebri 11. Viņiem ir cīņa par 3 pozīcijām, kurš būs play-offā. 6 komandas, 3 vietas. Tā kā, pārējie tur ir safe, sākot ar Madonas Spartaku, viss ir kārtībā, tur jūs vairāk cīnaties par vietām, tur pa 4-5 un ar Salkrastu Kojotīs. Bet pārējiem ir cīņa par to, kuri būs play-offā un kuri nē. Ļoti interesanta arī noslēguma
kā tabula un uz pēdējo nedēļu, tā kā, B grupā laba tēma. C grupa skatāmies. Pirmā, otrā vieta nemainīga. Prolins, Puškas, dubultu Pentagons. Puškas te ir uzvarējis. Tāpat kā B grupā, es aizjums pateikt, Jelgavas Lupats, jau pierasts, tur jau sen jau viņš bija uzvarējis. C grupa, jā, Prolins, Puškas arī, pa lielam, jā, uzvarējis, tur baigi nereāli, ka kāds varētu apsteigt, dubult Pentagons vai Kuldīgs Katls šajā situācijā, un Kuldīgs Katls pakāpās pa vienu pozīciju, Ilgas Cēlāns nobīja 24. Mārus Pitontīģeri, Ļaudons Ļaunie un Jelgavas Lakīgang palika tur, kur bija 5, 6, 7. Ropažu mafija iespraucās play-off zonā, plus 1 pozīcija, Jelgavas Pantērs plus 2 pozīcijas, šobrīd 9. Salkrust Pirāti paliek tur, kur bija 10. Aizputs Sarkanie Velni arī pakāpās pa vienu pozīciju uz 11. Rīgas Redus nobīdot uz 12. Tur nobīdīja ļoti daudz viņu, jo viņš mīnus 4 pozīcijas ir. No 8. nokāpa uz 12. Aberdeen Aliens šobrīd ir 13. Kā arī bija, un Reizeknas Golaris ir 14. Šajā grupā mēs redzam, ka tā cīņa par play-offu, tā viena pozīcija, jo Jelgavas Lakīgang, es domāju, ka noturēs, tur viņam nevajadzētu būt baigām problēmām ar to visu, bet Ropažu mafija, Jelgavas Pantēras, Salkrastu Pirāti, tie paši, Aizputs Sarkanie Velni un Rīgas Redi pat, es teiktu, ka var vēl pacīnīties par to vienu pozīciju, būs interesanti palūkoties, kā tur viss notiekās. Tā kā, tādas mums ir tabulas, tādi rezultāti, pēdējā nedēļa, kas te notiekās, kas pa cīņu. Nedēļas labākie menedžeri, elitē 17. nedēļā tika izvirzīti Mārpas Kanādiens, Bauskas Greitols, Rīga HC Lapsene, Džeki no 14-12 nobalsoja, visi skaisti sadalīja, man tāks, ne pirmo reizi tā notiek, tāpēc elitē viņi tur tā draudzīgi šo pasākumu uztver. Otrā divīzijā grupa, mēs redzam Beibežs ZMC, Ogres Šārp un Rujens Maklondaika tika izvirzīti, Rujens Maklondaika tika atzīts par nedēļas labāko menedžeri. Otrajā divīzijā B grupā Garkalns Antistārs, Aizsrogas Turbīnas un Piebalgas Ķencis. Aizsrogas Turbīnas, jā, es piekrītu, Aizsrogas Turbīnas, ja uzvar, tad uzvar ar lieliem rezultātiem. Ja zaudē, tad zaudē ar lieliem. Otrā divīzija A grupa, trešā divīzija A grupa, Ziedoņdārza Dullie, Ipiķi penetrātori Liepājas Vinstupar, Ziedoņdārza Dullie, jā, iespaidīga uzvara, bez variantiem. Trešā divīzija B grupa, Bauskas Olas, Ērgļu Akmens un Madonas Spartaka, beigās Bauskas Olas, ir tie, kuri ir atzīti par labākajiem, un C grupā Aberdeen Aliens, Kuldīgas Katls un Aizputs Sarkanie Velni, redzam, Aberdeen Aliens 11 balsis saņēma, un tāda aktivitāte sen nebija bijusi šajā grupā par balsošanu, un tas tikai priecē, jo mēs redzam, ka Aberdeen Aliens spēja uzrunāt visu savu grupu ar tādu iespaidīgu rezultātu. Tad, ja jau pa nedēļas labāko, tad aiziet arī par mēneša labāko. No konfekšu karalis, kurš gan cits, Kaspars Malons, Bauskas Jetī. Apsveicu es Kasparu un pelnīti. Kaspars iegūst šo titulu kā mēneša labākais menedžeris un ļoti vienkārši paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, kad kausa ieguvējs, mūsu kausa čempions, nevarēja neko citu labāku likt pretī kā tādam titulam, un arī grupā viņam viss ir kārtībā, elitē viņš turās savā play-off zoniņā mierīgi, tur uzvar savus duelīšus, un viss ir vislabākajā kārtībā. Apsveicu vēlreiz Kaspars Malons, Bauskas Jetī, mēneša labākais menedžers, elites pārstāvis mūsu un jaunais kausa turētājs. Un ko es vēl gribu atgādināt jums, kā saka, mīlētāju diena nāk 14. februāris, kas tad labākais, ja ne pats saldumiņš, tad vismaz kādu saldumiņu iedod arī savai dāmai vai kungam, kā kuram, bet jā, skrīvru gotiņa.lv un
Tur atradīsi visu, kas tev būs vajadzīgs, lai uzlabotu savu romantiskās noskaņās pavadītu svētkus. Un varbūt ne tikai Valentīna diena, bet arī katra diena, kā Valentīna diena, var būt raksti LFL un tev būs 30% atlaide. Ja nu kas prasi man, ja kaut kas nestrādā, es palīdzēšu, bet visam ir jāstrādā un ir. Sievietes novērtēs, arī vīrieši novērtēs, tā kā droši Skrīveru gotiņā.lv un paldies Skrīveru gotiņai, ka atbalsta mūsu labāko menedžeri katru mēnesi. Tā kā, ejam tālāk, skatāmies kalendārs playoff pirmā kārta. Jā, mēs redzam 8 spēles, mums ir Kingsiem un Jetiem, tā kā, ja tev ir Kings vai Jets, tu reiķinies ar 8 spēlēm. 16 komandām ir 7 spēles. Ļoti, ļoti labs kalendārs, arī tāpatās daudziem būs te, un 5 spēles ir 3 komandām, te ir jādomā, un, Avalanche tas ir lielākais trieciens tāds, savā ziņā Senators arī, protams, un Utah Hockey Club, varbūt ne tik ļoti, bet savā ziņā arī, ja tev ir tur kaut kādi līderi, tad ir kā ir. Bet 5 spēles, Avalanche pirmajā nedēļā ir tās 2 spēles, bet viņas ir trešdienā un piekdienā, tas mums drusciņ tā palīdz. Bet pēc tam viņiem ir otrajā nedēļā, viņiem ir otrdiena, ceturtdiena, sestdiena. Tā kā, bet mēs skatāmies, un ko mēs redzam pirmajā nedēļā, tā otrdiena, ceturtdiena, sestdiena ir tādas smagākās nedēļas, jo mēs saprotam, ka tur tomēr visa masa iet iekšā, visa masa spēlē. Un tad mēs skatāmies otrajā nedēļā, diezgan viss ir izlīdzināts un nav tik traki, tā kā būs ok, jebkuram pielāgosies playoff kārtām. Es, piemēram, pastījos, ja es tieku playoffos, labi, man tur viens aizsargs jāpamaina un varētu būt viss kārtībā, viss varētu sajiet un viss notiksies. Es zinu, ka otrajā nedēļā Capitalsiem ir ļoti labs kalendārs pirmdiena, trešdiena, piekdiena, svētdiena, tā kā, arī ņemat liekat to aiz auss. Bet noteikti tie, kuri varbūt vēl tā, nezinu, nav tā baigi piefiksējuši un skatījušies, dailyfaceoff.com, tur var apstīties kalendāru šādu te, kādus ar esmu ielicis aptuveni ar šādu izvietojumu, kādas spēles, kurās dienās, ļoti labi pārskatāms, viss ir, tā kā, playoff pirmā kārta visiem, kuriem būs aktuāli, jūs jau tāpatās, kur ir gadiem jau ar mums, viņi jau ir iepraktizējušies, jau sen jau sakārtojuši savas komandas ir playoff pirmajai kārtai un vairs tur baigi neko nesatraucās, jau sen viss ir apskatīts, izpētīts un saprasts, tāpēc, skatīsimies, būs interesanti pavērot, kas kā notiksies un varbūt kāds nometīs kādu labu spēlētāju, dēļ kalendāra, it sevišķi uz beigām, tas būs pirmajā kārtā, tur kaut kas varbūt nevarēs ielikt, un būs jāmet nost kaut kas labs, un tad tiks lidināts nost. Tā kā skatīsimies, kas un kā, bet pienācis laiks rekordiem. Šis ir mūsu laiks, brālīt, mirklis, kā skrejceļš, mēs esam gatavi rekords stādīt. Šis ir mūsu laiks, brālīt, mirklis, kā skrejceļš, mēs esam gatavi rekords stādīt. Rekordu grāmata noslēdzošā šajā sezonā, tieši regulārās sezonas rekordu grāmata, mēs redzam. Vārti palika nepārspēti, Teikas riekst ar 37 goliem. Otrajā sezonā uzstādītajiem. Tāpatās arī asistu rekords paliek Codas Splinters, 49 asisti pirmajā sezonā. Āgenskalna Pīles ar plus 39 paliek tur, kur bija. Soda minūtes, Jaunolainas rieksti šajā sezonā uzstādītie 90 soda minūtes. Patīkami. Powerplay punkti vairākuma 28, kā bija tā bija. No pirmās sezonas mēs neviens vairākuma punktus vairāk šajā sezonā nedabūjām. Un šeit arī ir jaunie iemītnieki, mēs redzam mazākumu punkti, Aizkraugas turbīnas turēja savā īpašumā šo titulu no pagājušās sezonas pēdējās kārtas, un šajā sezonā mēs redzam savā ziņā pēdējā kārtā, kura tiek rekordu grāmatā, Seaside Lemurs 7 mazākuma punkti aizdītajā nedēļā, un arī Teikas Degvielas no 3. B grupas. Un apsveicu kungi, iekļuvāt jūs šajā
šajā rekordu grāmatā, un kādu laiku jūs te tusēsieties. Nu, jo tos 7 mazākuma punktus ir ļoti grūti pārspēt, un pārsteigums man būs, ja kāds uztaisīs 8, un tu liksies, wow, super. Un game winning goals mēs redzam 8, nu es gaidu, ka būs 9, lai mums drusciņā mazāk vietas šeit ir, vai ne, bet, nu, jā, te arī mēs redzam, šajā sezonā 2 piebiedrojās pirmās sezonas dalībniekam. Face-offi iemetieni 263 Mārpas Vētras, nu, neviens nespēja pārspēt viņu. Laiks uz ledus arī mēs redzam, netiek pārspēts kopš pirmās sezonas. Mētieni 187 arī pirmās sezonas iespētais, nekur netiek labots, paliek tur, kur bija, Bauskas Bīters. Iemetienis, gribēju teikt, hiti. Spēku paņēmieni 118 kuldīgas katlas šajā sezonā uzstādīja. Nu, iespaidīgi sagāja nedēļa, tur nu, tāds ļoti, ļoti jaudīgs pasākums, kuru arī būs ļoti grūti pārspēt. Bloki 84 no pagājušās sezonas arī nepārspēts, un aizsardzības punkti 23, jā, Bauskas Bīters šajā sezonā uzstādīja, nu, prieks par to. Un vārdsargu kategorijās uzvaras 7, tās no 1. un 2. sezonas, 7 uzvaras, joprojām stāv, nu, Seivus mēs atceramies, Beibežs ZMC, šajā sezonā atkārtoja Saldus VD 40 iespēto no 1. sezonas, un mēs redzam vidēji ielaistie un save procents Rīgas Čaka Lauzdis 2. sezonā iespētais 3 spēlēs paliek tur, kur bija, un nekas nemainās. Tā kā tas ir baigi nereāli pārspēt, vai ne, tur atrast vismaz 3 sausās spēles nedēļā, nu, baigi grūti būs, bet, nu, kā jau esmu reizes teicis, ja būs 4 spēlēs, tad es likšu klāt arī uzreiz un teikšu ar zvaigznīti atzīmēšu, ka tas ir krūtāk. Tā kā, nu, paldies visiem, kuri skatījās, klausījās, kaut kā izturējām, pāris reizes tikai ieklapojos, tā kā viss kārtībā, un, jā, nu, 3 nedēļas mums iet, līdz 20, sanāk, 3. februārī beidzas, jā, šī nedēļa diezgan gara, 4 nāciju turnīrs ir pa vidam. Nu, paskatīsimies, kurš tad uzvarēs, kanādieši, zviedri, somi vai amerikāņi. Nu, būs interesanti, ļoti foršas spēles būs tur, protams. Un būs ko redzēt, maza atelpa no NHL, varēs pagulēt, sagatavoties kārtīgi playoffiem. Nu jā, nu, mans raidījums nāks ārā, nu, sanāk jau februāra pašās beigās. Tā kā maza atpūtiņa arī man. Paldies visiem, kuri atbalsta un spiež laikus un kaut kādus komentārus atstāja. Un vispār saka, paldies par šo, es novērtēju. Tā kā baudam hokeju, kā saka, izbaudam fantasy pēdējā nedēļa regulārajā sezonā. Un lai labas cīņas, un tad jau pavisam drīz tiekās. Atā!